Esiet sveicināti, dārgie handbola draugi un sporta līdzjutēji. Šodien 7. februārs, 15:00 trešdiena, un handbola podcasts ir gaisā. Es pārbaudīju datumu. Nē, pulksteni nevajag pareizi datumu. Ir, viss kārtībā. Mēs neko neesam nokavējuši. Šodien esam ierastajā laikā. Tā kā nekas nav mainījies. Šodien ar jums kopā es Edmunds un Anatolijas. Sveiks, Anatolija. Un viesis mums šodien Zigmārs Sondors. Tie, kuri cītīgi skatījās Eiropas čempionātu handbolā, Zigmāru ir redzējuši. Vairāk gan viņi no muguras rādīja. Jā, jo viņam bija jāstrādā. Jā, viņš sēdēja pie galdiņa. Jā, viņi parasti rādīja. Cītīgi un daudz, jā. Tieši tāpēc Zigmārs šodien pie mums ciemos, jo Eiropas čempionāts ir noslēdzies, un mēs gribam parunāt par tiesāšanu, par tehnoloģijām šajā te jaukajā arodā, hobijā, vai var saukt kā grib. Un, kā nu kuram? Kā nu kuram, jā. Citam arī vairāk nekā hobijs, jo ir jau arī valstis, kur tiesneši ir profesionāli statusā. Jā. Kā saka, mūsu reģionā droši vien mēs, diemžēl, nekad nepiedzīvosim. Bet, nekad nesaka nekad. Droši vien šajā gadsimtā. Bet pirms mēs sākam, man kā vienmēr ir jāapsveic konkursu uzvarētāju, kas tika pie bumbas. Tad Sandra Brikmana apsveicam ar bumbu, kas ir no pasaules čempionāta Argentīna Kongo. Ieguva savām īpašumā. Un jautājums bija salīdzinoši viegls, bet tās atbildes bija divas. Kādas? Tad pareizi atbild, tad Duģa pirmais klubs Krems, vai ne? Krems, jā. Bet man jāsaka, ka tu nedaudz viņam, vai ka tu saputroji nedaudz tās pēdas, jo tu sākumā pieminēji, ka Linca, jā. Un pēc tam Uģis izlaboja un teica, ka Krems, un visi laikam, vai nevis visi, bet lielākā daļa bija dzirdējuši šo Lincu, jā. Un Krems tur kaut kur bija fonā palikusi. Bet es tev patiešām nedarīju tīšām, tāpēc, kad es aizbraucu pie Uģi, tad viņš jau Lincā spēlēja, un mēs pēc tam braucām uz Kremzu tieši. Otrā spēle bija tieši tur. Tas bija tā speciāli sarunāts ar pirmo komandu, kur viņš spēlēja. Tas nebija tālu no Lincas, kur viņš spēlēja pirmo reizi Austrijā, bet tas jau bija piemirsts. Redz, tā kā tu nedaudz tās pēdas tur, nedaudz pēdas tur sajauc, pajauc. Lai būtu interesantāk. Jā, balva forša un atvainojos arī šodien podcastu noslēgumā būs konkursa jautājums, un tur būs tāds dāvaniņā setiņš no vairākām lietām no Latvijas čempionāta atbalstītāja ģenerālsponsora BetSafe Sports. Tā kā ir vērts klausīties, bet par ko būs jautājums, vai tas būs saistībā ar handbola noteikumiem? Iespējams, varbūt arī nē, jā, tā kā to mēs beigās kā vienmēr ļoti svarīgi. Mums pāris versijas bija, bet tas nenozīmē, ka neradīsies kāda trešā, vēl labāka. Es ticu, ka būs vēl labāka un ka būs grūtāka. Kā saka, tās balvas mums foršas ir vērts bišķiņi iespringt. Tā kā pirms mēs sākam, es pāris lietas gribu atzīmēt no tādiem jaunumiem, kas būtiski. Sāksim ar Imantu. Visa handbola sakarā un saimniecībā. Jā, es gribētu atzīmēt, ka šodien laikam vai vakar parādījās ziņa, ka Imantam Čerņāvskim tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu handbolā Ropažu novadā. Mēs savulaik par viņu runājām. Mēs ar Valtu Bērziņu šeit atcerieties, bija ciemos diezgan daudz Imantu pieminējām. Tomēr viens no tā labā inside pozīcijā, Kreiļa vietā, ārējās līnijas Kreiļa vietā, viens no noteikti labākajiem spēlētājiem Latvijas handbola vēsturē. Un es atzinu, kā viss būtu izvērties, ja viņam pirms 81. gada sezonas nebūtu turnīrā šauļos smags savainojums. Toreiz sporta medicīna, diemžēl, un arī tas viss stāstēšanās nebija tādā līmenī kā tagad. Viņš atgriezās un ļoti būtiski palīdzēja jau nākamajā sezonā celtniekam tik pirmajā sešniekā augstākajā līgā, bet tomēr tas vairs nebija tas Imants Čerņāvskis uzbrukumā tīpaši spēlējot. Tā kā šis ir ļoti vērā ņemams fakts un pelnīti sveicieni. Protams. Sveicieni Imantam, ja skaties mūsu tiešajā, ja ne, tad atkārtojumā arī sveicieni. Kas vēl mums? Par izlases laikam jāpasaka. Jā, protams, tā ir nākamā svarīgā lieta, ka Latvijas izlase ir iekļuvusi Eiropas 2026. gada
kvalifikācijas pamatturnīrā. Kā labākais zaudētājs, teiksim tā. Tenisā ir tas apzīmējums, lucky loser, ka tu tiec ārā. Laimīgais zaudētājs, jā, un šī te... -1. Mēs no tām 4 komandām, kas nepārvarēja priekškvalifikāciju, bijām pārliecinoši labākie tādā ziņā. Tikai -1. Tikai -1. Vai -1. Šī gadījumā, protams, nebija apmierinošs rezultāts, bet, bet kā vienmēr dzīve ievieš savas korekcijas, met kūleņus, līkumus. Tas ir ļoti pozitīvi, tāpēc, ka nebūs gara pauze. Izlasē pirmkārt tikai līdz rudenim. Ja marta beigās izlozes, tad zināsim grupu un grupā mums var trāpīties. Praktiski gandrīz jebkura no top Eiropas komandām. Gandrīz jebkura. Mēs būsim... Izņemot nākamā, laikam, saimnieki nespēlē. Saimnieki nespēlē, bet pārējie tur ir vēl tas Eiro kaus, kur spēlē vēl 3 izlases vai 4, un tad pārējās visas var būt pretiniekos. Tā kā būs ļoti, ļoti smaga tā grupa. Kurā gadījumā iespējams, ka mēs ar pasaules līmeņa zvaigznes atkal varēsim redzēt, pilnīgi noteikti. Noteikti. Jautājums, kuras mēs redzēsim Latvijā. Karabatiču, diemžēl, neredzēsim, pat ja Francija mums trāpīsies vienā grupā, jo viņš beidz karjeru pēc olimpiskajām spēlēm. Un, protams, ka gribētu beigt, jo tā parēķina, tad tas vispār unikāla personība, jebkurā sporta spēlē parēķiniet. Sākot no 2003. gadā viņš bija rezervists. Viņš nereiz neizgāja laukumā, bet sākot no 2004. gada Eiropas čempionāta viņš ir izlaidis vienīgu top turnīru. 21. gada pasaules čempionātu viņam bija smags savainojums uzsaniskās saites, un te viņš nespēlēja. Tikai vienu. Un visos pārējos, gandrīz visos Francijā bija trīniekā. Vai čempioni, vai... Arī šo čempionātu, nevar teikt arī, bet šo čempionātu Francija uzvarēja. Un kā viņš nospēlēja, es lasu interviju ar talantu Dušu Bajovu, tur, par čempionātu kopumā, un viņš Karabatiču pieminēja, viņš saka, es neticu, ka viņam 40 būs. Neticu. Mēs varam tagad arī sarunām mums iesaistīt Zigmāru, jo Zigmārs... bet ļoti ilgu laiku arī tiesāja. Gan tiesāja spēlēja, Renāru Līdzi. Ļoti daudzās Francijas izlases. Top sacensībās pasaules Eiropas čempionāta olimpiskās spēles. Tev ir bijis tā laime Champions League, šo te spēlētāju vairāk kārt klātienē redzēt un komunicēt arī galā. Jā, tā ir tikai kāds jautājums. Kāds tev palicis iespējas par Karabatiču, kā par... Tagad tu uz viņu skaties pie galdiņa sēžot, jā. Kalnietis, nemirstīgais. Jā. Zingā, man vispilgtākās atmiņas laikam tieši ar Karabatiču ir Champions League Final Four. Kur viņš toreiz spēlēja? Viņš spēlēja... Tīla varēja būt. Manuprāt, Barcelona. Tā bija spēle Barcelona pret Kielci. Un Karabatičs pēc savas tā spēles stila skaidrs, kad viņam bijusi, manuprāt, vairākas reizes nominācija kā labākais spēlētājs, gada spēlētājs. Arī pasaulē tā skaitā. Jā. Bet 3 reizes viņš MVP pasaules labākais spēlētājs. Viņam visu mūžu gājus līdzi ir uzbrukumā gājus līdzi ir pietēlošanas māksla. Respektīvi, viņš visus metienus praktiski, kurus viņš izmet, viņš krīt. Mēs ar Renāru tiesājām šo te Champions League Final Four spēli pusfinālu. Un mēs tā kā pieņēmām lēmumu, ne šodien, Nikola, ne šodien, jo, ja mēs to neapturēsim uzreiz, tad mēs to, pēc tam būs grūti ar to tik galā. Viņš nekad to neapturēsies. Jā, un es atceros, kad kaut kādās spēles pašās pirmajās minūtēs Nikola uztaisīja savu kroņu gājienu, metu un krita atkal. Es apturēju laiku, iedevu brīvmetienu par labu Barsai un palūdzu Nikolu noiet no laukuma, jo ne šajā spēlē tēlosim. Viņš nevienu vārdu nepateica, un spēle bija atrisināta. Faktiski no viņa tās pietēlošanas. Tā kā, tas ir tāds spilgtākais. Viņš nav viegls spēlētājs, ar kuru uz laukumu cīnīties. Jā, tas gan. Bet šajā Eiropas čempionātā tu biji jau var teikt, otrā pusē. Paaugstināts amatā. Jā, paaugstināts amatā. Es varbūt tiem, kas... Kā oficiāli sauc tas tavu statusu, kurā tu biji?
Man tev atkal uz šo arī ir grūti, jo man bija vairākas lomas šeit čempionātā. Viena no tām lomām bija tad Eiropas Handbola Federācijā tiesāšanas, tā sadaļa. Par to ir atbildīgi vēlēti locekļi, saucās Technical Refereeing Commission, jeb TRC saīsinājumā, un es esmu viens no šīs 4 vēlētu cilvēku komandas sastāvā. Un mēs, katrs no mums bija atbildīgs apakšgrupās par konkrētām pilsētām, un tā bija viena loma. Tad mums bija jārisina pilnīgi visi jautājumi, kas saistīti ir ar tiesāšanu, ar delegātiem, ar spēles laikā radušām kaut kādiem jautājumiem, vienalga ar novērtējumiem, ar visu pārējo. Un tāpat laikā es pildīju arī savu papildus funkciju, tad sēdēju pie galdiņa un biju oficiāli timekeepers, jeb laika sekretārs un tas cilvēks, kas vērtē tiesnešu sniegumu uz laukumu tieši šajā spēlē. Tad diezgan tas plašs diapazons un liels darba apjoms. Nu, godīgi sakot, es braucu uz šo čempionātu pirmo reizi šādā lomā, jo pirms tam šis uzdevums sadalījums bija nedaudz savādāks. Manā tās pirmās dienas bija tiešām smagas, jo tad, kad bija grupu turnīrs, tad es atbildēju par Berlīni. Es tur biju viens no TRC grupas, un manā pāraudzībā tad bija A un D apakšgrupas. Un tas nozīmē faktiski no reālās situācijas visi tiesneši, visi delegāti, visi, kas bija tur, bija manā pāraudzībā. Katru rītu man bija jāorganizē sapulces, un pirms šīm sapulcēm mums bija tās neoficiālās TRC, jeb mūsu komandas sapulces. Tas viss sākās plus mīnus 5 no rīta. Oficiālā TRC sapulce bija 8:30. Oficiālā tiesnešu delegātu un visas Berlīnas sapulces bija 10. Un man bija jāpaspēj sagatavoties uz šiem 10 pasaules labāko tiesnešu priekšā, nostāties, un arī delegātu un visās EHF ofisa, jo ofisa arī tur bija Berlīnē, nostāties un runāt par to, kādas kļūdas ir bijušas, kas ir jādara labāk un kas ir jādara sliktāk. Jāsaka, godīgi, tas bija ļoti izaicinoši. Tas bija ļoti izaicinoši stāvēt priekšā tiem pašiem džekiem, ar kuriem es esmu 20 gadus kopā tiesājis. Un teikt viņiem šitā vairs lūdzu nē, šitas bija labi, vai kādu delegātu, kas ir man, lielākā tiesa no tiem delegātiem ir bijuši mani delegāti, tad, kad es vēl biju aktīvs skolotāji. Jā, un kas mani mācīja. Un šajā turnīrā bija vairākas situācijas, kad delegāti pieļāva arī kļūdas, un šīs kļūdas man tā kā bija jāliek uz lielā ekrāna virsū un lēnām jāanalizē, un jāsaka, ka šitā mēs nedaram, un šitā mēs daram tā vai šitā. Tas nav vienkārši stāstīt cilvēkiem kaut ko, kas ir visu mūžu mācījuši tevi. Bija izaicinoši. Tu vispār gulēji kaut kad? Tās pirmās dienas grupas turnīrā nē, bet jāsaka godīgi, ka tas ir tāds, tā ir ierasta lieta Eiropas un pasaules čempionātos. Spēles beidzās, tad spēles ir vakarā. Bet jūsu darbs vēl nebeidzas ar to? Mēs atbraucam uz viesnīcu. Mums ir 10-15 minūtes paēst. Pulkstens ir aptuveni 12 naktī tajā brīdī. Tad tu šajā gadījumā, tad nedaudz vēl soli atpakaļ, ja mēs runājam par gulēšanu vai ne, tad Berlīnas grupā katru dienu bija 3 spēles. Un visas šīs spēles man bija jābūt zālē,
katru no šīm spēlēm man bija jāvērtē jāpieraksta tiesnešu kļūdas un labās lietas. Pēc katras no spēlēm nāca šie te delegāti, kas bija spēles delegāti, nāca pie manīm, sniedza savu vērtējumu par tiesnešiem. Mēs to salīdzinājām, vai nesakrīt, vai sakrīt. Pielabojām pie tā, kas pie manām domām, lai mums tas kopējais būtu vienāds. Tad paralēli tam katru spēli vēl ir tāds divas jaunas funkcijas video tiesneša asistents un tiesnesis, kas spēles laikā liek, mēs viņus saucam par tagiem, jeb video tiešsaistē liek kaut kādas iespējamās kļūdas vai labas situācijas, tādas atzīmes. Tad kopumā visi šie tagi pēc katras spēles šis tiesnesis nāca pie manīm, un mēs salīdzinājām manus pierakstus ar viņu. Un es teicu, ok, no šīm visām 5 lietas, laiki, konkrēts, kas ir bijis pareizi vai nē, par visām šīm 3 spēlēm 12. naktī man bija jāsaraksta kopsavilkums. Pūkstens 5 klāt nav. Vēl nē. Agrāks brokastis jau. Vēl nē, brokastis nē. Bet tad bija jāsarakstā ātri piezīmes. Tad mums bija jauna funkcija, kas līdz šim nav bijusi tāds atsevišķs cilvēks, kas taisīja klipus, video klipus no speciālas online sistēmas. Viņam tika nosūtīts šīs situācijas, piezīmes. Pa nakti viņš sāka savu darbu no 12 līdz 5, visām grupām, visām 4 pilsētām taisīja šos te klipus, lika piezīmes, 5 cēlos es, šīs piezīmes koriģēja, lai uz 8:30 mēs varētu izrunāt, saprast, kuras no situācijām ir jāparāda visās pilsētās, kuras ir pamācošas un kuras ir tikai specifiskas. Tad tā gulēšana sākās no 1 līdz 5. Un tas tā ir vienmēr. Ja man būtu jāizvēlas, tad es labāk esmu vai spēlētājs vai sliktākā gadījumā treneris. Es tikko, man viens no jautājumiem, kurš atzīmēts, ir skaidrs, ka man pašam ir atbildi uz šo jautājumu, jā, bet noklausoties Zigmāru to, cik liels šis te darba apjoms, lai varbūt kādam liekas, kad viņi tur dara. Pasēž pie galdiņa. Jā, pasēž pierakst, pēc tam aiziet, kas saka, izrunā visas labās, sliktās lietas, bet man šis te jautājums tad ir, kā tev, kurā pusē tad ir vieglāk būt tiesnesim, jo tu salīdzinoši nesen esi pārkvalificējies, teiksim, un diezgan ātri tu esi pārkvalificējies uz šo te delegātu darbu, tad kā tev šobrīd liekas, kur ir vieglāk notiesāt šo te spēli vai tajā ierakuma otrā pusē būt? Redz, tas jautājums. Man ir atbildi uz šo jautājumu. Es zinu priekš sevis atbildi. Ja, šeit nebūs viennozīmīgas atbildes. Es domāju, nevienam īsti. Man ir ļoti grūti būt galdiņa pusē, tajā pusē, kurā es esmu šobrīd. Jo es nekad neesmu bijis top spēlētājs tādā līmenī, kas spēlē Eiropas vai pasaules čempionātos. Līdz ar to es nekad neesmu izjutis to atmosfēru, kā ir būt uz laukuma viņiem. Bet es esmu izjutis, kā tas ir būt uz laukuma kā tiesnesim labākajās pasaules spēlēs. Un jāsaka godīgi, esot uz laukumu kā tiesnesis, to ir spēles sastāvdaļa. Labākais tiesnesis ir tas, kura uzvārdu vai vārdu nezinu pēc spēles, ja, kurš nav bijis pamanāms. Bet šodien labākais tiesnesis ir tas, kas māk spēli ieguldīt tajā virzienā, kurš ir gan noteikumu, gan visādu citu faktoru vadītu virzienā. Un tā ir māksla. Tā nav noteikumu zināšana, tā ir māksla. Un tad
tajā brīdī, kad tu tur esi, tu esi spēles sastāvdaļa. Tad, kad tu sēdi pie galdiņa, tu gribi ņemt svilpti rokā, iet svilpt, palīdzēt. Ko tie tur dara? Varbūt ne gluži. Vispār tie ir teorētiski, tev svilpi ir pie galdiņa. Jā, ir taču, jā. Svilpi man ir, bet es viņu nevaru Neko daudz ar pielēst. viņu izdarīt. Svilpi nedrīkst. Neko daudz nevar izdarīt. Ja es svilpu no galdiņa, tad jau kaut kas ļoti slikts. Tad ir Šajā kontekstā gribu ieteikt visiem, tad pēc Eiropas čempionāta fināla ir arī tāds klipiņš no fināla spēles, kur ir spēles skaņas no tiesnešu puses. Tad Final Whistle varat atrast YouTube. Fināla tiesāja Spāņu tiesnešu un ļoti interesanti. Īsts klipiņš, 3 minūtes aptuveni laikam. Un ļoti interesanti šīs te sarunas, kā tiek komunicēts ar spēlētājiem un tā. Tur ar francūžiem nācās viņiem parunāt vairāk varbūt nekā ar dāņiem. Jā, tā kā kam interesē, YouTube iegooglējiet, atradīsiet ļoti interesanti. Es papildināšu, ir vismaz divas epizodes no šī Eiropas čempionāta. Ir arī Norvēģi tiesneši no vienas, manuprāt, no main raunda spēles ar tāds pats video uztaisīts. Jā, bet tas nav fināls, tas ir interesantāks man personīgi likās. Jā, kas ir tās, tādas varbūt jaunākās pēdējās, par tendencēm es to negribu saukt, bet vienmēr ir pirms katra lielā turnīra, gandrīz vai pēc turnīriem, te nav pat runa par kaut kādām pārmaiņām noteikumos. Mēs jau zinām, tu 4 piespēles, nevis 6 tādi pamata, tu tas centra aplis un viss, bet tādi, vadlīnijas. Vadlīnijas, jā, tādas. Vai tādas ir, vai kādas bija? Jā, vai kaut kāds jaunas ir. Uz ko tika likts uzsvars? Ko mēs no malas skatoties, varbūt pat nepamanām īsti tās. Tad mums kopumā šī pati komisija, kuras sastāvā es esmu, mēs bijām atbildīgi par to, lai izveidotu, tātad pieņemt lēmumu, kuras būs tie galvenie akcenti, kurus mēs gribam tie noteikumi punkti, tie kaut kādi spēles vadīšanas mākslas momenti, kurus mēs gribam tieši akcentēt uz šo turnīru, un tādi bija 5. Manā atbildībā bija soļi, jeb respektīvi noskriets. Man bija jāsataisa vadlīnijas attiecībā uz šo te. Un, lai gan tas liekas ļoti vienkārši, īstenībā... tā gluži nav. Nē, tas nav vienkārši. Īstenībā, lai kaut kādā veidā pateiktu pasaules labākajiem tiesnešiem ieteikumus, kā pareizi nosvilpt soļus. Kā to traktēt, jā. Jo ir viena lieta, mēs visi mākam skaitīt, ir tikai 2 opcijas no noteikuma viedokļa, 0, ja bumba tiek saņemta no kāda cita gaisā, 0, 1, 2, 3, 3 soļi handbolā, vai no savu driblu 1, 2, 3, ko tu tur daudz neizstāstīsi. Jā. Bet ja tev jāstāsta ir kādā veidā šo ritmu, jo neviens uz laukumu neskaita soļus. Tas ir galvā ierakstīts ritms, uz kuru tev ir jāpaļaujās. Un jāsaka godīgi, kopš jau kā tiesnesim vēl esot no 2016. gada noteikumi piedzīvoja ļoti lielas izmaiņas handbola noteikumi. Ieviesa 6 piespēles pie pasīva, toreiz ieviesa šo te ievainotā spēlētāja principu. Un 3 uzbrukumi jāizlaiž. Jā, un zilā kartiņa parādījās, un tad 1 minūtes, 1 minūte līdz spēles beigām šis tie bīstamie momenti. Un pēc tam katru gadu kaut kas nāca klāt, kaut kas mainījās. Un faktiski pirms šiem te pasaules un Eiropas čempionātiem visa uzmanība tiesnešu vienmēr tika fokusēta uz šīm te izmaiņām. Un tādas lietas kā soļi, kas faktiski ir, tādā žargonā runājot, tas var būt game changers spēlē. No 4 soļiem iemesta bumba, pēc noteikumiem tā tas nedrīkst būt, bet ir skaidrs, ka tas tā notiek. Un no 2016. gada faktiski soļi bija nedaudz malā,
neviens uz viņiem nefokusējās, un tāpēc mēs pieņēmām lēmumu, ka šī būs tā daļa, kuru mēs ņemsim, jo tiešām es izanalizēju šī gada pirmā pusgada spēles un vidēji spēlē kļūdas soļos Čempionu līgā, top tiesneši, top spēles vīriešu Čempionu līgā no 8 līdz 15 spēlē. Tātad, nu, ja mēs pieņemam, ka, teiksim, ka tie ir visi vārti, tad no 8 līdz 15 vidēji spēlē ir nepareizi gūt vārti. Mēs tad pieņemam lēmumu pie šī te koncentrēties, un otra lieta, kas bija manā pāraudzībā, bija šis pats tiesnešu tiesnešu žargonā ir body language, kas ķermeņa valoda. Jā, bet kas faktiski ietver sevi visu, gan svilpes, skaļumu, intensitāti, garumu, veidu, kā mēs žestikulējam, kā mēs pieskrienam, kā mēs pienākam, kā mēs skatāmies, cik un tā bija otra lieta, kas man bija manā atbildībā, un arī tā ir tāda, kur pasaules labākajiem tiesnešiem ir grūti pateikt, tagad darīsim šādi. Dar savādāk, jā. Šajā kontekstā, tāpēc, ka tagad ir 4 piespēles, tāpēc tagad vairs nerāda tiesneši 4 soļi. Tad gan rāda, ka nostaigāts. Vai tas ir gan pieļaujams variants? Nē, pirmkārt, šis te žests, ko tu rādīji 4, viņš nav oficiāls žests, noteikumos vispār ne pie soļiem, ne pie... Daudz tādu ir, starp citu. Jā, un nav nekāda vadlīnija, ko rādīt vienā vai otrā gadījumā. Ir tikai vadlīnijas, kas jau varbūt ir kaut kāda tiesneša specifika, kad nevajag rādīt to mūžīgo noskrieta žestu, jo tas vienkārši visus tracina, un visi tāpat saprot brīvmetienu un tāda attaisnošanās. Klausies, mums viens jautājums no auditorijas ir no tiešraides čata. Kristaps Siliņš mums jautā, vai ir sanācis no galdiņa svilpt? Es pieņemu, ka viņš Eiropas čempionāta kontekstā to tagad par aizvadītajām spēlēm. Tev tur nācās iesvīst, un tas nedaudz... Tu vienreiz pacēli, kas tā bija tāda plāksnīt? Tas sasaucās ar to nākamo, par ko mēs gribētu parunāt, ir par tehnoloģiju izmantošanu handbolā, jo tās... sākumā par silpšanu no galda. Jā, arvien vairāk un vairāk tiek izmantotas dažādās situācijās. Tad atbildot jā, man ir nācies šajā čempionātā svilpt no galdiņa, un vairākas reizes, jo tad, ja es vēl nedaudz atkāpjos atpakaļ uz tām savām sajūtām tiesneses delegāts, kas ir labāk, tad skaidrs, ka sēžot pie galdiņa kā delegāts, mana komanda ir tiesneša. Ir C komanda, A, B spēlē, C vada. Un C ir manējie, es par viņiem pastāvēšu, lai kādas kļūdas būtu vai kas kā būtu, bet un ja kāds no soliņa mēģina ietekmēt viņa lēmumus, es svilpju ceļos un lūdzu pabrīdināt šo kungu, ar to mums pietiek netraucēt spēli. Tā kā jā, tā ir bijis, un vairākas reizes es esmu tad svilpis un lūdzu tiesnešiem dot personīgo sodu kādam no oficiālām personām. Jā, bet par tehnoloģijām tad mēs redzējām, ka jau pie ierastām lietām, kad iet skatās sarkanā kartiņa ir vai nav, tad bija arī tagad iespēja tā saucamais game changing situations, jā, spēles, situācija, kas var ietekmēt spēles rezultātu, jā, un šo arī izmantoja kaut kādās spēlēs. Vai tu vari vienkārši pastāstīt? Ir vārti vai nav vārti? Tas jau ir kādu laiku. Tas jau vairs nav nekāds jaunums. Jā. Bet kas ir šīs situācijas un lietas, kuras tad treneri varēja prasīt skatīties? Un tas tur tā sasaucas dažu spēļu tādā kontekstā, kur beigas bija ļoti interesants un aizraujošs. Edmund... Mums drīz būs jātaisnē atsevišķi podkāsts par nevis atsevišķi podkāsts, bet tiesnešiem, ņemot vērā, ka tu brauc uz Eirolīgu, kur arī ir tehnoloģijas, būs jātaisa tests
Ne. Es gribu, lai skatītāji no tevis dzird, jo nereti jau bija šie jautājumi, kas tā pa kartiņu tur pacelt, jā? Game changing situation. Jā? Nu, ko tas nozīmē? Cik reiziņu spēlē tur var celt? Kurš var pacelt? Jā? Paprasīt, lai teiksim, iet skatīties. Jā. Bet tad kopumā, ja mēs runājam par tehnoloģijām handbolā šodien, tad bez tā, kad visi spēlētāji nesā Kinexon datu mērītājus, bumbā ir iestrādāts datu mērītājs. Arī tiesnešiem šobrīd ir virsū Kinexon datu mērītāji, kur mēra, es pieņemu visus fiziskos parametrus spēles laikā. Tā ir viena sadaļa. Otra sadaļa, kas tieši attiecās uz pašu spēli, tad ir, ja mēs runājam tieši par Eiropas čempionātu, tad šis Eiropas čempionāts bija visas zāles, visās zālēs bija iekārtotas 18 papildus kameras, kas nodrošināja dažādu situāciju apskati no dažādiem leņķiem. Tad faktiski šobrīd tiesnešiem ir 11 punkti, kuros viņi var pieprasīt dažādus video situācijas video izskatīšanu. Viena no tām jau tu pieminēji ir tad pēdējo 30 sekundžu laikā saucamā game changing situation, kas faktiski ir spēles gala iznākuma kas var tad situācija, kur var būtiski var ietekmēt iznākumu, bet nevis tieši no vārtu gūma, kad tad šī situācija neatiecās uz spēlēm, kas ir 20-25, kur 5 vārtu starpība, ja, protams, tas neietekmē kaut ko. Bet tad, ja tas tiešām var izšķirt uzvarētāju šīs spēles. Un šo video apskati, situācijas video apskati var pieņemt lēmumu tikai divi cilvēki, ja divas personas, pareizāk sakot, viena persona, kā viena vesela, teiksim, pieņemot, tie ir tiesneši. Un otra situācija ir, kad to pieņem delegāts, viens no 2 delegātiem. Bet, un tad attiecībā uz delegātiem šīs situācijas ir tad, ja ir konstatēts, kad uz laukuma ir pārāk daudz cilvēku, vai ir bijusi nepareiza maiņa, jā, bet nav īsti saprotams, nav īsti piefiksēts, kurš tieši kurš ir vainīgs. Jā, kur tieši persona ir izgājusi nepareizi. Un tad vēl kādā, tad vēl es varu, kā delegāts vēl var pieprasīt, tad, ja spēle kāda nepareizi iztiesātas situācijas dēļ var novest pie protesta, pie oficiāla spēles rezultātu protesta. Pārējās viss tikai tiesneši, treneriem un spēlētājiem ir stingri aizliegts rādīt žestu, kas jā, televizoriņu. Jā, rādīt žestu, ar kuru viņi iesaka iet un paskatīties. Par šo tad bija vienošanās, ka tie par šādu žestu, kāds rāda, kāds mēģina provocēt uz to, kad ir jāiet skatīties, uzreiz ir 2 minūšu noraidījums. Ja, televizoriņu žests, man liekas, iepriekšējā, pēdējā pasaules čempionātā bija ļoti aktuāls. Man liekas, ka tur viss, kam nebija slinkums un par visu, to tik vien rādīja, kad rekur, ejiet un paskatieties televizoriņu, jā, un tā. Bet tu stāstīji par šiem situācijām. Es atcerējos vienā no spēlēm Portugāla-Dānija. Portugāļi guva vārds, kur 8 cilvēki bija laukumā. Tikai pēc tam viss pamodās, kad tāda situācija ir bijusi. Bija 6 laukuma spēlētāji vārdsargs, un tas liekais jau bija izskrējis jau otrā laukuma pusē. Viņam iedeva piespēli, un laikam viņš pat vārds guva. Es tagad neatceros, bet fakts, jā, ka arī pie galdiņa sēžot, tur ir vairāk cilvēku. Bet tas gala rezultātu, man liekas, neietekmē.
Nē, bet pats fakts, jā, Pats kad, fakts kā kad tāds, tik jā, daudz, man negribas teikt apkalpojošā personāla, bet tik daudz iesaistīto personu spēlē, kas skatās un pieskat visu šo te spēli no noteikumu un vispārējā viedokļa, ka arī šāds te fakts var paskriet garām vienkārši ātrumā. Jā. Tā kā jā, un tikai viena piezīme pie šī te. Šeit atkal bija iesaistīti dāņi. Un dāņiem šī bija trešā situācija. Nē, es atvainojos otrā. Jā, 2 situācijas dāņiem bija ar noteikumu rupi pārkāpumu. Jā. Es gribēju jautāt tev, kur bija grūtākā spēle, bet tu jau droši vien jau pie tās spēles nonāci. Un nevēl tos pašus dāņus arī pieminēja, jo tās spēles beigas spēlēs starp Zviedriju un Dāniju, kas bija ārkārtīgi svarīgas. Tur ļoti, maigi sakot, ļoti interesants izvērtās. Ja tu vari nedaudz tā virspusē kaut vai. Varbūt vajag atgādināt, tur bija. Tad Dānija uzbruka, tiesneši pacēluši roku par pasīvu spēli, un Dāņi atdod 5. piespēli uz malu. Malējais gūst vārtus, pēc tam kaut kas no Zviedriem atšaknās, kad ir viena piespēle pa daudz, un tad tur sākās viss interesantākais. Laikam tā īsumā tā ļoti... Jā, tad faktiski tā bija spēle par pirmo vietu grupā, un būtiski main round grupā, jo tad pretī... Cik tu punktus paņem līdzi? Jā, kas tev nāks pretī. Kas tev nāks pretī pareizāk, jā. Jā, un... spēle pat par sevi bija ļoti sarežģīta no tiesnešu viedokļa, no tiesāšanas viedokļa, un to spēli iedeva arī tāpēc šobrīd, ja manā skatījumā šobrīd 2 pasaules labākie pāri, kas ir tie Čehu pāris, jā, un neatceros to otru. Iržī Novāks un Vaclavs Horāčiks. Horāčiks, jā. Un otrs pāris, kas, manuprāt, šobrīd ir arī labākie pasaulē, ir Slovēņi. Slovēņi pāris. Čehiem vienkārši ir lielāka pieredze. Un viņi arī bija favorīti faktiski uz šo turnīru visu. Viņiem vajadzēja tiesāt, no priekšrakstiem viņiem būtu jātiesā fināls visticamāk. Ja nebūtu šī spēle, kurā man ir pašam ļoti grūti izskaidrot, kas notika ar tik ļoti pieredzējušiem džekiem kā viņi. Es zinu, kas notika. Viņi arī tikai dzīvi cilvēki. Zini kā, man ir, es tev varētu piekrist, bet man ir nedaudz vairāk informācijas, un es pēc spēles noskatījos arī visas 18 kameras, ja pareizāk sakot, manā rīcībā bija arī tās 18 kameras un visas sarunas, kas notika tiesnešu starpā. Grūti man īsti izskaidrot, kas notika, bet pēc fakta, ja mēs skatāmies, tad pēdējās 30 sekundes uzbrūk Dāņi, ir brīvmetiens, pirms kura jau tika pateikta pasīva roka, pacelts brīdinājums signāls par pasīvu spēli. Un tiesnesis arī pasaka aizsargiem un uzbrucējiem, ka jums ir atlikušas 2 piespēles. Ir atlikušas 2 piespēles. Līdz ar to visi zināja, cik ir uz laukumu, visi zināja, cik piespēles ir atlikušas. Un vārti tika gūti pēc 3. Kas notika tajā brīdī un kāpēc Vaclavs nenosvilpa, ir grūti izskaidrot, bet, ja mēs to situāciju, jo es saņēmu ļoti daudz, pareizāk sakot, man ļoti daudz cilvēku zvanīja, rakstīja, un es atvainojos, ka es nevienam necēlu un nerakstīju atpakaļ skaidrojumu, jo es to nevarēju darīt arī čempionāta laikā. Bet faktiski pēc tam, kad tika gūti vārti, ņemot vērā, ka Zviedri visi zināja, ka ir tikai 2 piespēles un acīm redzam, tie vārti gūti pēc 3, visi Zviedri sāka protestēt. Un tas brīdis, kurā notika pārkāpums, bija 59. minūtes 43. sekunda. Savukārt Zviedru protestēšanas rezultātā tiesneši apturēja laiku un
apturēja laiku 59 minūtēs un 57 sekundēs, kas nozīmē 3 sekundes. Viņi pieņem lēmumu iet skatīties, kas pilnībā atbilst noteikumiem. Tad šī situācija, kur to Edmund pieminēja, game changing situation, pēdējo 30 sekundžu laikā. Viņi aizgāja, paskatījās, kad ir 5. piespēle, konstatēja, kurā tieši vietā 5. piespēle ir saņemta. Atnāca atpakaļ pie manis un tajā brīdī teica, ka tad vārtus mēs atceļam. Diezgan skaidrs. Bumba tiek nodot Zviedriem. Arī skaidrs. Un mēs griežam atpakaļ laiku. Parasti tā nedara, ne? Uz ko es saku, ka mēs nevaram griezt atpakaļ laiku. To varēja nolasīt no tavām lūpām, ka tu to teici. Jā, bet šeit nav īsti akmens neviena. Tad, pabeidzot šo situāciju, faktiski tajā brīdī es pateicu, ka laiku mēs atpakaļ griezt nevaram. Tas nav iespējams, uz ko mani paši draugi, ar kuriem mēs pirmo reizi kopā tiesājam 20 gadus atpakaļ Čehijā, pasaules čempionātu. Viņi saka, nē, var, kāpēc nevar? Un es uz viņiem skatos lielām acīm, un es saku, nē, mēs nevaram atpakaļ griezt laiku. Un viņi man saka, varam. Un man īsti vairs, man bija tajā brīdī, es palūdzu otru, ja pie galdiņa mēs sēžam 2 delegāti, viens ir supervisors, kas ir tā kā augstākā amatpersona pie galdiņa, un es biju kā observeris, ja delegāts. Es palūdzu, lai sanāk visu mūsu komandu kopā, izskaidroju situāciju un saku tam supervisoram, visiem 3 viņam, mēs nevaram griezt atpakaļ laiku. Un supervisors man saka arī, jā, mēs varam. Bet, un tad es pieņēmu lēmumu, kad, labi, ja iespējams, kad šī noteikumos, šī tehnoloģiju izmantošana, situācijas, kurās mēs varam izmantot tehnoloģijas, nav. Tas ir atsevišķs regulējums pie noteikumiem, kas visu laiku tiek papildināts. Un mēs jau šeit ētera sākumā runājam par to, ka Starptautiskā federācija ik pa brīdim kaut ko papildina tieši pirms lielajiem čempionātiem, bet tas neiznāk kā oficiāla informācija visiem, bet ir kaut kādas rekomendējošas lietas, kuras nenonāk, faktiski nevienmēr nonāk līdz nacionālajām federācijām un arī līdz kontinentālajām, šajā gadījumā Eiropas. Un es domāju, var būt, kad pirms pasaules čempionāta kaut kas ir pieņemts papildus skaidrojumos. Un es pieņemu lēmumu atgriezt atpakaļ, kas no fair play viedokļa un no tāda varbūt loģikas viedokļa sakrīt ar to, kas ir rakstīts šajā instrukcijā, kad spēle tiek atgriezta atpakaļ vietā, kurā ir bijis pārkāpums. Tad vienīgā kļūda, kad laiku griezt nedrīkstēja, laikam bija jāpaliek 3 sekundēm un līdz spēles beigām, bet bumbai bija jāpaliek, bumba bija jānodod Zviedriem. Protams, kad ar to sākās liela jēzga, jo dāņi saprata, kad viņi var spēli zaudēt. Zviedrija var iemeta beigās. Jā, beigas bija vēl karstākas. Jā, beigas bija vēl karstākas, un formāli viens no Zviedru spēlētājiem atradās vārtu laukumā, brīdī, kad tika gūti vārti, un tiesneši no formālā viedokļa noteikumus piemērojot neieskaitīja šos vārtus. Bet tas nebija vārtu guvējs. Tas nebija vārtu guvējs, bet noteikumu formālā puse nevienmēr saka, ka tas ir vārtu guvējs. Tieši tā. Nav rakstīts, ka tikai vārtu guvējs jāsod. Jā, tā kā nevēlties jautāju, jo skaidrs, ka šīs situācijas ir ārkārtīgi grūtas bez šīm tehnoloģijām. Un, manuprāt, tas tehnoloģijas palīdz visās situācijās. Un, es domāju, ka uz priekšu arvien vairāk un arī citās sacensībās tiks visdrīzāk ieviestas
līdzīgas lietas, ne tikai Eiropas čempionātos un pasaules čempionātos. Jā, un īstenībā, ja mēs runājam par pagājušā gada Latvijas čempionātā, virslīgas čempionātu, mēs arī Final Fourā bijām paņēmuši šīs tehnoloģijas, dažas no viņām, tā skaitā treneru izaicinājuma, treneru challenge. Un īstenībā visas komandas bija diezgan apmierinātas ar to, ka tiesnešiem bija iespēja paskatīties. Labi, tas, protams, prasa milzīgu naudu. Es domāju, no Eiropas handbola federācijas viedokļa, kur ir 18 kameras, mums tas bija vienkārši. Bet šī nebija vienīgā situācija, kas bija saistīta ar mani. Un es domāju, ka īstenībā šīs divas, kurās es biju, otra bija pēdējā grupā main raundā, kur spēlēja Portugāle ar holandiešiem, un kur arī bija jautājums par to, kurš paliek trešais no šīm divām komandām, jo tur varēja sanākt tā, ka, ja Portugāļi uzvar par 1 punktu, vismaz par 1 vārtiem, tad viņi ir trešie, un tas nozīmē, ka viņi var spēlēt par 5. vietu. Olimpiskā kvalifikācija. Jā. Un tur bija tāda situācija, kad 3 sekundes līdz beigām cilvēks iet uz metienu un gūst vārtus. Nē, es atvainojos, negūst vārtus, bet ir saskara. Un tiesnešs nosilpa 9 metru un pieņem lēmumu iet skatīties. Tieši šī paša noteikuma ietvaros, kā izšķirošo 30, kā spēles rezultātu izšķirošu momentu. Un tad, kad viņi pienāca pie manis klāt, viņi saka, ka iespējams, ka tad mēs gribam pārbaudīt, vai 4. solis tika pielikts pie zemes brīdī, kad bija pārkāpums, vai nē, lai saprastu, būs 7 metri vai nē. Un faktiski šī tehnoloģiju regula, es domāju, ka noteikti tiks mainīta un tiks mainīta par labu tam risinājumam, kādu mēs izvēlējāmies šajā Dānijas-Zviedrijas spēlē, jo ja tā ir spēles iznākumu ietekmējoša kļūda, tad tas laiks būtu jāgriež atpakaļ, un ja es pareizi zinu, tad basketbolā un hokejā jau to dara. Hokejā noteikti. Un faktiski, ja mēs runājam par šo pēdējo situāciju, kuras runāju, kad Holanda spēlēja ar Portugāļiem, bija situācija arī tāda pati, kad tiesneši, jo mūsu spēlē ir tā saucamā advantage, priekšrocības, ļoti novērtēta lieta no tiesnešiem. Un ja viņi nosvilpa momentāli, tad paliek 3 sekundes, savukārt, ja viņi atļauj izmantot priekšrocību, tad tas laiks beidzās. Un šajā gadījumā spēlē, par kur es tagad runāju, tiesneši izmantoja priekšrocību, jo tā bumba varēja nonākt līdz līnijniekam, nenonāca, nosilpa 9 metri, laiks bija beidzies. Bet brīvmetiens bija jāizpilda no pretinieku vārtu 9 metru līnijas, un ja būtu bijuši 3 sekundes, tad 3 sekundēs tu vari izspēlēt. Un ja tu vari atgriezt šo laiku atpakaļ pie kļūdas, tad tā ir būtiska lieta. Es domāju, ka šis mainīsies, bet jā, tā bija karstāk. Tie bija 2 karstākie punkti. Rezultātu ziņā, čempionāta rezultātu ziņā, es domāju, to visiem jautā. Te laikam gandrīz viss viensprāts, kur interviju palasa, ka ir 2 pārsteigumi. Viens lielākais pārsteigums ar pluszīmi, tā ir Austrija, un pārsteigums ar mīnuszīmi, tā ir Spānija. Jā, Austrija palika 8. vietā beigās. Jā, un Spāņi pirmo reizi netika 12. Spāņas tagad ātrā pat nevar atrast. Tā ir 13. Jā, 13. vietā Spānija, jā, tiešām. Tu jau spēli kā tādu patiesībā no tāda. No spēles viedokļa. No spēles viedokļa tu jau nevar izbaudīt. Tu nevar izbaudīt. Tev visu laiku bija citas lietas. Esot kā delegāts, godīgi sakot, spēli izbaudīt ir grūti, jo
tā šodienas spēle ir tāda, ka tev katrā uzbrukumā, katrā komandā mainās 3 cilvēki nāk nost un 3 citi iet virsū, un tev ir jāsako, viņi pareizi nomainās, un pareizi cilvēku skaits ir uz laukumu. Līdz ar to tev ir grūti sekot pašai spēlē, varbūt tik daudz. Bet, ja runā par pārsteigumu, tad jāsaka, ka man lielākais pārsteigums šajā turnīrā bija Faro salu. 20. vieta beigās. Bet viņi nospēlēja nešķirt ar Franciju. Un viņi bija ļoti tuvu. Viņi nospēlēja ļoti līdzīgi ar visām komandām. Nešķirt ar Norvēģiju. Jā, es atvainojos ar Norvēģiju, un tajā spēlē es biju kā delegācijā. Tur arī bija interesants beigas. Beigas bija faktiski ļoti interesants visās spēlēs. Tavs pārsteigums bija Fēra salas. Anatolijas vadīja. Austrija droši vien lielākais. Fēra salas, protams, ka Fēra salas. Man vēl personīgi Ungārija pārsteidz. Tā pozitīvi parasti viņiem sanāk kaut kā nevisai, atcerēsimies to čempionātu pie viņiem mājās, kas bija pilnīgs fiasko, bet šajā Eiropas čempionātā pārsteidzoši 5. vieta. Un tikai retais spēja paredzēt, ka viņi varētu tik augstu finišēt. Jā. Tā kā, tas tāds mazais varbūt. Bet tā kopumā Francija, Dānija, Zviedrija, Vācija. Diži laikam nekādu pārsteigumu nav. Jā, Vācija. Vācijā turklāt Renārs Uščins, kā mēs zinām. Jā, Renārs Uščins tieši pēdējās spēles 2 nospēlēja ļoti labi. Vienā bija labākais pat Vācijas komandas sastāvā, pēdējā cik viņš 8 vārds. Gan zaudēja par bronzu, bet tomēr. Jebkurā gadījumā es domāju, ka tas rezultāts bija atbilstošs. Viņi kvalificējās Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīram. Kurš notiks Vācijā. Bet būtu vienējuši, bet tikuši uzreiz. Jā, bet tad Vācijā nenotiktu turnīrs. Jā, varēs atkal pārdot biļetes, jo tie cipari ir biļešu. Biļešu, jā, bet ap citu finālu skatījās 17 miljonu skatītājs. 17 miljonu handbola Eiropas finālu skatījās. Jā, tie reitingi televīzijas varat paskatīties, tie cipari ir ārprātīgi. Tādā pozitīvā nozīmē to skatītāju. Un arī klātienē, cik tur ir. Klātienē spēle noskatījās vairāk kā miljons skatītāju. Visas zāles bija pilnībā izpārdotas. Tad var izdalīt vidēji uz vienu spēli, cik mums tur kopā bija spēles. Bija arī, kad mazāk, bet bija principā pilns. Bet vidēji, visas spēles bija ļoti, ļoti labi apmeklētas, un jāsaka, diez vai kādā Eiropas valstī vēl varētu tādu skatītāju skaitu salasīt. Pirmā spēle pat par sevi 53,000 ar 450. Cik tur tie skatītāji? 500 un cik tur. Jā, tas nav tik būtiski, kā Guinness rekords. Un tas ir pasaules rekords. Jā, tā kā, fantastika. Zigim bija tā iespēja dzīvējā šo te visu izjust uz savas ādas. Jā, tā kā es daudz ko palaidi, kas tur uz vietas notika, mēs viņam to neatgādināsim. Mums arī tas ir par Latvijas virsmu. Jā, mums arī interesanti notikumi, mums gan laiks daudz vairāk nav. Mēs kā vienmēr. Bet ļoti īsi. Jā, mēs kā vienmēr nedaudz no scenārija novirzamies. Klausies, bet pie jautājuma paliekam piepriekšējā, jā? Jā, jautājums. Priekšā nedaudz pateiksim, ka tai pašā pozīcijā spēlē, jā? Tu jau neteiksim. Nesaki. Neteiksim. Bet tu jau pateici tikko. Tā kā Anatolijas mēs gribam palīdzēt. Tā kā, bet es gribu pašmāju čempionātos, protams, ieskatīties. Tas ir rezultatīvākās spēlētājs. Jā, es pēc kārtas Latvijas sieviešu virslīgām, rezultatīvākā spēlētāja top 5. Jā, var redzēt. Ar Elīzu Bjorkštu mēs te pirms kādu laiciņu runājām. Jā, Elīza arī bija pie mums ciemos, bet gan video zvanā. Attālināti, bet jā, bet parunājāmies. Un ir ļoti interesanta situācija. Pirmā līga vīriešiem. Jā, tad šeit top 5 arī pirmajā līgā. Un visinteresantākā situācija vīriešiem virslīgā ir. Ļauj man tagad atrast, kur ir vīrieši virslīgā. Kaut kur tepat starp visiem tiem materiāliem. Pirmkārt, tur ir 2 līderi. Rekord būs, jā. Jau Jaunaška izvirzies priekšā. Jā, pareizi. Pēc pēdējās spēles. Tad pēc pēdējās spēles un pēdējā spēle. Apskaties no 5. vietas līdz 1. tikai 7 vārti. Jā, tā kā šeit cīņa būs ļoti interesanta un, no tām pēdējā laika aizvadītām spēlēm noteikti jāatzīmē ASK ar Dobeli, kas spēle notika pagājušajā svētdienā. Ļoti interesanta, aizraujoša cīņa no pirmās līdz
minūtēm. Es nezinu, Anatolij, tu neskaties? Skatījos pilnībā. Man gan tā nelikās. Man liekas, tur intriga beidzās vienā burtiski pusotras minūtes laikā, kad Dobela dabūja +5 un viss bija skaidrs. Bet līdz tai minūtei bija aizraujoša spēle. Varbūt, ka klātienē tas tiek uztverts citādāk, bet protams. Es gaidīju tikai vienu, kurā brīdī Dobela atrausies. Tas brīdis notika, un tas arī viss, lai neņem ļaunā kā Zemesardze LSP, bet vēl nē. Es uzlikšu arī turnīru tabulu. Šeit mums arī pirmā līga, tad Ogre, RPI seniora Anatolija Tavējā komanda favorīti. Man kā vienmēr starp līderiem. Protams, labākie atbalsta labākos, ko es citu varu teikt, jā. Un šeit mums BCV vīriešu virslīgas tabula, tad ar visām aizvadītajām spēlēm. Jā, un šo sestdienu, bet Salkrastos spēlē Murjāņu sporta ģimnāzijā ar Tenaks. Un ja Dobelnieku uzvar, tad viņi var sākt pasūtīt, es domāju, sev kaklasaitas un vēl kaut ko. Cepurītis, krekliņas, ko tur, jā. Jo pirmkārt ar tuvākajiem sekotājiem visiem trim būs nospēlētas visas 3 spēles līdz ar to. Un būs atklāti sakot, neliekuļosim. Atliks nokārtot formalitātes. Nospēlēt pārējās spēles. Iespējams, jā, bet sagaidīsim vēl, protams, sestdienu. Jā, sagaidīsim sestdienu. Pirmo reizi spēle tiks aizvadīta Salkrastos, kas ir vienīgi redzēs, kā tas Murjāņiem būs, jo viņi tur nav nespēlējuši, ne trenējušies. Cik es zinu, tad viņi rīt laikam tur tikai brauks palīdzēt līnijas salīmēt un ko tur vēl. Tas ir par labu vēl viens punkts, kur var nospēlēt spēles, varbūt ar laiku kaut kas Salkrastos izveidojas. Tas tādā perspektīvā ļoti pozitīvi, ka ir vēl viena jauna spēļu vieta, par to var tikai atbalstīt un priecāties. Protams. Bet vai komandai tas nāks pa labu? Laiks rādīs. Bet abas divas komandas būs vienādos apstākļos. Pilnīgi vienādos. Katrs saka, pirms spēles bumba ir apaļa. Bet viens plus būs, tabu nebūs laukumā. Jā. tas... Man tev jāpiezīmē, vismaz 4 gan būs. Labi, un 2 pār. Labi, vārtus tā bija tikai būs, jā. Jo vārti arī laukums, pareizi. Jā, taisnība. Jā, tā kā, protams, varam arī pasmieties par šo te faktu, par kuri mēs jau, diemžēl, smējamies vairāk kā cik 30 gadi, ja? Nē. 20. Tā bija tik ilgi, tur nestāvējā. Tā varētu diezgan precīzi pateikt, jo es šeit zālē ēvelēju grīdu ar savām rokām par nerātnībām. Tagad droši vien neko tādu iedomāties nebūtu iespējams. Murjāņos, ko es biju sadarījis, Nikolais Putāns man lika ēvelēt grīdu, jā. Un tad es pabeidzu 95. Jā, pareizi. 95. gads. 95. 94. gads. Drīz jubilēja. Stabiem? Vai Zigmāra darbam? Abiem diviem. Klauda, baigi ļoti labi mēs parunājam. Es domāju, ka daudziem vairāk kaut kas skaidrs par to, kā notiek no viss process no otras puses, nevis no tiesneša viedokļa, bet no otras puses, jo tiešām šie jautājumi bija daudz, un es domāju, ka Zigmārs daudz ko labi izstāstīja, interesanti. Katrā ziņā ir vairākas nianses, ko es nezināju, piemēram. Tas vienai ir vērtīgi. Mēs kopā visi izglītojamies. Anatolij, mums ir atlikusi vēl viena lieta. Es vēl ātri, vēl viena lieta man ir atzīmēta, ka jāpasaka, ka Melsungen iekļuva Vācijas kausa Final Four. Jā. Es gandrīz pavisam aizmirsu. Tā kā būs iespēja arī viņiem paņemt kādu trofeju. Finālā viņi spēlējuši, bet Vācijas kausa viņi nekad neviekuši. Tā kā redz, kā apsveicam Daini, un nākamā Melsungens mājas spēle ir 11. februārī izbraukumā ar Magdeburgu laikam. Smaga spēle, bet šajā kontekstā kaut kad pavisam nesen parādījās ziņa, kad Viaplay visas pārraides būs GO3 platformā. Tur arī Handball Bundesliga skaitā. Mēs gaidām šo te, ko mēs un cik daudz varēsim redzēt un sekot līdzi. Gan jau, ka varēs. Jā, tā. Anatolij, jautājums vēl atlicis. Es tik laipns. Mēs pieminējām Renāru Uščinu.
Viņš ir otrais Latvijas handbolists. Nu, tiesa, viņš pirms tam Latvijas izlasēs nebija spēlējis nevienā vecumā, kur nacionālajā. Kurš spēlē, viņš pirmais no Latvijas handbolistiem, kurš spēlē Vācijas izlases sastāvā Eiropas čempionāta fināla turnīrā, bet vispār Vācijas izlasē viņš ir otrs Latvijas spēlētājs, kurš spēlējis. Kurš bija pirmais? Tātad, kurš pirmais spēlētājs ir no Latvijas? Spēlējis Vācijas nacionālajā vīriešu izlasē. Tad jautājums nav viegls. Šķiet, ka šodien mēs nepieminējām, vismaz skaļi nē. Tā kā nāksies pameklēt interneta dzīvēs vai kādā enciklopēdijā. Es varētu pateikt, ka mēs pieminējām, bet tas ļoti atvieglos uzdevumu. Nesaka priekšā. Mums balva. Tātad balvā būs tāds komplektiņš no Latvijas čempionāta ģenerāla sponsora un atbalstītāja no BetSafe Sports. Un līdz ar to pareizās un nepareizās atbildes Instagramā zem posta īsi pēc podkāstu noslēguma. Zigmār, liels tev paldies, ka atbrauc šodien padalījies ar mums šajās te niansēs. Esmu pārliecināts, ka bija ļoti interesanti. Man būtu ieteikums par tiesnešu runā, bet man jau liekas, atsevišķi podkāsts par noteikumiem? Nē, man jau liekas, ka vissliktāk noteikumu zina spēlētāji. Mēs te arī uz vietas esam pārliecinājušies par dažus interesantus jautājumus dzirdot, un brīžiem tāds sajūta pagāja, jūs vispār neskatāties ne Champions League, neko tam līdzīgu, bet kaut kā nedaudz vajag viņus arī izglītot. Vismaz tos, kuri grib. Tas ir mājiens par podkāstu, par noteikumiem. Uz šīs notas tad mēs šodien arī noslēdzam. Paldies, Zigmār, paldies, Anatolija, un tiekamies pēc 2 nedēļām, sanāk 21. februāris. Visu labu! Paldies, visu labu!